Kad ir cilvēki, kad ar šo cilvēku iespējams kopā reāli dzīvot. Tas ir ļoti traumējoši un ārkārtīgi. Un es domāju, ka kaut ko garumā ir, piemēram, cilvēki, ja mēs runājam par laulību kaut kādu, 99%, kas izšķirās, saka, ka vajadzēja to izdarīt jau pirms vairākiem gadiem. Tā nokomentēšu par to laulību, ja 99% tur vajadzēja izšķirties ātrāk un tā tālāk. Tur ir problēma tāda, ka tu jau, tas, ko arī Ivo mēģināja viņam pateikt, ko Kivičs nesaprot, ka, ja tev ir problēmas, tev kaut kas nepatīk, tās problēmas nav ārējā vidē, tās ir tavas, tevī tas viss piedzimst, jā. Tevī piedzimst pretenzijas, tevī piedzimst dusmas, tevī piedzimst vilšanās, tevī piedzimst aizskaitinājums, tevī piedzimst viss pārējais, tas ir tavs. Tevī piedzimst pasākums. Tas, kas to izgaismo, pilnīgi vienalga, jā, kas to izgaismo. Un loģiski, ka tuvi cilvēki, kas ir laulība, bērni, vecāki, viņi vislabāk prot to izgaismot kaut kādas tās lietas. Un pa lielam pareizi ir jābūt tā, ka tevī kaut kas izgaismojas, tev kaut kas nepatīk. Otram cilvēkam nav jābūt tādam, lai viņš būtu viss tā, kā tu gribi, ja? Jo tad viņš nestrādā kā izgaismotais. Kad viņš tevi izgaismo, tā ir tāda svētība, jo tad tu redzi, tu vari viņu identificēt. Un identificējot, tu vari ar to pastrādāt. Pastrādājot, tu no tā atbrīvojies. Tas nozīmē, ka tas cilvēks visus tavas netīrības, kas tev ir iekšā, viņš tevi izgaismo. No to visu no sevis atbrīvojot, tu pēc tam, esot ar to cilvēku kopā, ja, tu pirmām kārtām tas vairs netrigro, tu to vairs nejūti, tas palic tīrāks, laimīgāks, mierīgāks, tā tālāk. Ja. Otrs, ja tev tas cilvēks vairs nebūs nepieciešams, jums tāpat tās laulība pēc tam izbeigsies. Un tad tu atradīsi jau citu cilvēku, bet daudz augstāka līmeņa, citas kvalitātes, ja, jo tu jau būsi izmainījies pateicoties tam cilvēkam iepriekšējiem. Bet cilvēki mūsdienās, viņi to nesaprot, viņi mūk prom, viņi grib meklēt kaut kādas tur to uguni, vēl kaut kādas tā enerģiju, ja, nesaprotot vispār būtību tam visam pasākumam. Un tā vietā, lai reāli izmantotu to instrumentāriju, lai sevi labāk padarītu, lai attīstītos, viņi vārās turpat, pat mūk, tā ir izvairīšanās, ja, mūkšana, mūk no tām visam, kas nepatīk, meklē atkal kaut kādu šo dopamīnu devu, ja, iemīlēšanās, šīs visas emocionālās sajūtas, kas principā tās pašas kompensācija, ja, tad viņi jūtās labi tos mēnešus, līdz atkal sākās viss tas pats, atkal sākās izgaismošana un atkal pie vecajā tajā grāvī iekrīt. Un tieši dēļ tā visas tās lielās šķiršanās, viss tas pasākums process ir, kāpēc? Tāpēc, ka mūsdienās tas ir visi viegli darāms, patērēšana kultūra, tas pats patērēt attiecības, patērēt partnerus, ja, viss tas pazudis, viss tas aizgājis. Priekš kam tas vispār būtībā ir domāts, ja? Ja tas tā kā dziļi to jābūt kopā, ja, tad jau sākās tā kā slīpēšana, kaut kāda vismaz darbs, kaut kāda tur pieskaņošanās, tur pieņemšanas, sevis apzināšanās, kas, kur, ko, kāpēc, ja, drusku tā kā grūtāk tas viss. Tur notiek personības slīpēšana, jo notiek visu laiku, tev tā kā, ja tur galīgākais ārprāts ir attiecībās, ja, tad, un ja tu nevari no viņām tikt vaļā, ja, tad tur tā vai tā tas cilvēks, viņš kaut kādā veidā tur mēģina to risināt, ja, kaut ko lasīt, kaut ko attīstīt, interesēties, jau sādāk vienkārši āmens tur aiziet. Kaut kāds attīstība ieslēdzās caur šādu instrumentāriju. Jā, šo Kivičs nesaprot, un sociums mūsdienās arī to nesaprot. Ir pazaudēta skaidra bilde, kas tas vispār ir un priekš kam tas vajadzīgs un ko darīt tad, kad sākās kaut kādas problēmas, nesaskaņas, kaut kas tur nav nesapas, jā. Nerisina cilvēks to, viņš mūk prom no tā. Jo citu attiecību atrašana un aiziešana prom, izšķiršanās ir nevis atrisinājums, tu nerisini, tu izvairies, mūc prom, tad tu atkal jūties labi. Kompensācija caur mūkšanu. Tāpat tas viss alkohols pa lielam arī ir kompensācija caur mūkšanu, adrenalīni, visādi vēl citas, visādas sajūtas, emocijas, tas arī viss caur mūkšanu. Tu mūc prom no problēmām. Citam tā ir atrisināšana, viņš šādā mēģina atrisināt to, ka viņš jūtās, lai nejustos slikti. Šis viss tas instrumentārijas mehānisms, tas darbojas, strādā.